Pagājušajā nedēļā plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija, ka 17. februārī Daugavpils priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis slepeni tikās ar biznesmeņiem Rīgā. Vai tiešām šī tikšanās bija slepenē? Un par ko tajā tika runāts, mēs preses konferencē, kas pirmdien notika Pilsētas domē, jautājām pašam Daugavpils domas priekšsēdētājam. Praktiski katru nedēļu trešdienu es esmu Rīgā un strādāju gan ministrijās, gan citās valsts institūcijās, bet tā kā par Daugavpils pilsētu uzņēmējiem ir interese, ir piedāvājumi veikt šeit nopietnas investīcijas, tad satiekos arī ar uzņēmējiem. Nekā slepeni tādās tikšanās nav, bet noteiktā pārunu periodā biznesmeņi nevēlas nākt vēl ar publisku informāciju. Šoreiz, teiksim, bija piedāvājumi par diviem ļoti interesantiem investīcijiem projektiem. Ja viņi tiks realizēti, šīs investīcijas varbūt mēramos 10 miljonos eiro un ļoti labvēlīgi ietekmēs gan infrastruktūru pilsētā, gan arī pakalpojumus, ko varēs saņemt iedzīvotāji. Nav noslēpums, ka līdzīgas tikšanās ar uzņēmējiem notiek daudzām amatpersonām, tostarp arī Daugavpils domas priekšsēdētājiem. Domas priekšsēdētājs gan atzīst, ka nevienmēr par šādām tikšanām un tajās izrunātajām biznesa idejām izdodas informēt sabiedrību. Pārsvarā sarunas ar biznesa aprindu cilvēkiem tiek pārunātas iespējamās pilsētas attīstības idejas un biznesmeņu ieguldījums tajās. Taču tā kā pilsētas attīstības projekti ir intelektuāls īpašums, nevienmēr to atļauts darīt zināmu sabiedrībai. Preses konferences laikā tika izskatīti arī citi jautājumi. Vairums bija saistīti ar domas saimniecisko darbību. Žurnālisti interesējās, vai pilsētas luksofori, kuri Daugavas ielas rekonstrukcijas projekta realizācijas laikā uzstādīti Imantas un Daugavas ielas krustojumā, tiks pieslēgti pie kopējās sistēmas. Šie luksofori rādīs tikai dzelteno brīdinājumu signālu. Sarunājoties ar presi, pašvaldības priekšsēdētājs informēja, ka Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā 7. martā Daugavpilī pirmo reizi notiks sieviešu skrējiens. Distances garums apmēram 2 kilometri. Tiek aicinātas piedalīties visas sievietes. Galvenais nosacījums - labs garastāvoklis un rozā krāsas atribūts sporta ekipējumā. Preses konferences nobeigumā tika runāts par laika apstākļiem, konkrētāk par pavasara paliem. Pilsētas mērs norādīja, ka sekojot ekspertu prognozēm, lielus pavasara palus Daugavpilī negaida. Šo informāciju apstiprina arī Latvijas sinoptiķu kolēģi no Krievijas un Baltkrievijas. Sniega sega, kura fiksēta šajās valstīs, ļauj cerēt uz pozitīvām pavasara prognozēm.